Tātad, atrodoties būvobjektā, ir džentelmeņu komplektam jābūt visu laiku jums virsū. Tas ir 3 lietas. Tas ir minimums, kam ir jābūt. Tā ir ķivere, ja? Parasti viņa iet bez zodsiksniņām, bet jaunās prasības jau sāk prasīt, ka viņu velk arī ar zodasiksni. Ja? Proti ķiveres pradzējot pie galvas, viņa vairs jums nenokritīs. Arī krātot, cik viņa slikti jums neturētos. Ja? Tad, ja jūs ejat, ja jūs paklupat un krītat ar galvu pret kaut ko, ķivere būs pirmā, kas glāb. Taču, ja ķivere lietota bez zodasiksnes, tādā gadījumā, diemžēl, jūs esat, teiksim tā, ar tukšu galvu pret akni. Ja? Nākamais punktiņš – spilgts darba apģērbs. Ja? Lai jūs var pamanīt tie, kas strādā. Pieņemsim, ja strādā torņa celtnes, tad no augšas jūs daudz vienkāršāk redzēt, ja jūs lietojat šādu individuālās aizsardzības līdzekli. Nu un, protams, apavi, ja? Ar cieto purngalu, ja? Kas ir un ar necaurdurāmo zoli. Kam tas ir domāts? Ja tas ir būvlaukums, tad jebkurā gadījumā tur var atrasties gan naglas, gan armatūras, gan kaut kādas paletes, kā stāv kaut kas smags. Ja? Ejot garām, jūs aizķeraties, un jūsu pieņemsim tā kā te, un jums vienkārši nesāp. Ja jums kaut kas nokrīt uz tās kājas, nekādu problēmu arī nav, tāpēc pārvietojoties pa būvlaukumu, šīs 3 lietas ir stipri obligātas. Ja mēs runājam par pārējiem individuālās aizsardzības līdzekļiem, proti cimdiem, dzirdes aizsardzības līdzekļiem, aizsargbrillēm, ceļu uzgaliem, ja, tie, kas strādājot uz ceļiem, tiek lietot un tam līdzīgi un tā tālāk, viņi jālieto pēc vajadzības. Ja mēs atrodamies, pieņemsim, putekļainā vietā, mēs lietojam respiratoru, ja mēs izmantojam leņķzāģa slīpmašīnu, tad brilles un dzirdes aizsardzības līdzekļi ir obligāti lietojami.